Čau, Mār. Prieks tev atkal redzēt virtuvē. Liels prieks. Man patīk tas kartupels. Šis ir brīnišķīgs kartupels, jā. Tu izdomāji? Jā. Forši. Mēs šodien gatavosim kaut ko ātru, ko var uztaisīt ātri un strauji. Ar mani viss ir ļoti vienkārši. Visi šie produkti ir tādi, lai no tiem var ļoti ātri uztaisīt ēst, jo es mājās taisu pārsvarā tikai 30 minūtīgus ēdienus. Ja ir garāk, to dara mans vīrs. Arī svētkos, ja? Svētkos mēs ejam pie vīrmātes. Nu skaidrs, un tad kas tas būs? Tātad. Viens no maniem mīļākajiem ēdieniem, kopš mums ir dzīvokļi Liepājā, ir uzmini kāds bukstiņputrā. Tiešām. Putras, latviešu ēdiens. Jā, bukstiņputra, man liekas, ir vislabāk ir dabā uz ugunskura, bet šodien mēs esam virtuvē. Podiņā uztaisam? Jā. Vai tad krēmīgi putra, kur sviests, skatos, ir daudz sviestu, ieaugs un sviestu un bekonu vienkārši klāt? Tu zini, ka es tev nekad neesmu darījusi. Jo es ēdu viņu, bet es nekad negatavoju viņu. Sievas māte, vīrs māte, visādi. Restorāna. Jā, skaidrs. Pasies, es nomizošu burkānus, nomizošu kartupeļus, tu viņus sagriezīs un tad tu mizo. Nāks viens viesis, man laba draudzene, Līna Samsonova, no 5.5LV laikiem rādio 5LV. Jā, viņa, man liekas, ir bišķi smalkāka priekš bukstiņputras, bet viņai patīk, ka man draudzēties, līdz ar to viņai nav varianti. Viņai nav varianti, jā. Bet tev ir kaut kāda ēdiena, kurus tu tiešām redzi vienmēr Latvijas dzimšanas dienā, jo man, laikam, maize, zupa, kaut kas ir kūka, kas ir krāsās Latvijas. Jā. Nu, man arī liekas, ka pēdējā laikā vispār tas trends ir tieši ēst to karoga krāsās, kaut kādas desertus, zupas, nezinu, tur bietes ar kazas sieru, kaut kādas tādas bezklietas. Bet, ja man prasītu no mana skatu punktu, man liekas tieši tās putras, jā, un kaut kāds tāds cepetis, nezinu, tur bekons, krūtiņa, vēl kaut kas. Man liekas, tas ir tas latviskais ēdiens. Man tās krāsas pat neinteresē. Pieliec bietes klāt vienkārši, un viss fine. Viss, ko tu nosauc, to gatavo man vīrmātes teiciens viņai. Tātad bukstiņputrai, var griezt smalkāk, var rīvēt, tas ir katrā ģimenē noteikti cits veids ir. Kāds vēl pieliek, kāda sakni vēl, bet sākums visiem. Nav baigi smalki, ir okei. Es negribu, lai baigi smalki, jo kartupels nenormāli ātri izjuks. Mums baigā putra, kaut gan mēs jau it kā taisam putru, bet gribās ne tā. Un ņemam sviestu kārtīgi, tādu karoti. Mums vajadzēs šim ēdienam, kas būs aptuveni 4 personas, vai kā mēs vienmēr sakam, vai 2 krietni latvieši. Tā kā pusi? Nē, sākam mazāk. Jā, tā kaut kur. Jo mēs beigās tai putrai... Jā, un vēl pieliks vēl mišķiņu. Tagad? Tomēr būs pa īsi, jā. Tu esi likt pusi? Es atļaušos burkānu nelikt visu, labi? Un kā tu gribi? Es vienkārši uz to katliņu skatos, un tev vēl ir putrā. Es ļoti izsalkusi. Jā. Forši mēs būsim uztaisījuši tavu manas bērnības kaut kādu... Sapni par bērnību. Putru, bet man liekas, ka jaunās versijās, jo viņai īstenībā konkrēta recepte nekad nav bijusi. Tiešām? Man liekas, nē. Tur, protams, var atrast to tavu kubiņu, ko tu man atnesi. Es jau pārvērtu ūdenī un buljonā, varētu teikt. Ir konkrēta litrāža? Jā, parasti ir 1 kubiņš uz litru, bet es lieku vairāk. Tur būs leju? Jā. Cik kausiņus vajag? Pieliek kādus 2, lai viņš sāk viegli vārīties. Es pārsteigts, ka tu to dari pannā. Es to darīju katlā. Ieliekot vēl tos putrājumus, un tad liksim cept krāsnī. Jā? Tas ir visforšākais veids, jo tad tev nav jāpieskata. Es saprotu, ka tu paņēmi krējumu, tad es varētu būt domājis, es sajaukt ar krējumu šos, ja? Jā. Vajadzētu kaut kādā veidā šito transformēt. Ja mēs gāzīsim, mums viss būs uz galda. Tas būtu tāda mūsu stilā, es pieļauju. Jā. Tev ir idejas? Tas ir tas, kā es to darītu. Jā. Tev labi sanāk. Es zinu, ka šādi nevajag darīt, jo vienmēr pārliepā. Bet tas tev ļoti labi sanāk. Es esmu vienkārši tev atbalsts. Turies. Nē, rokas man netrīc tādā ziņā. Bet apcept vajag tāpēc, lai tur ātrāk pagatavotos? Jā. Otrs ir, viņi uzreiz neizjuks. Tagad ir tā. Tagad mēs liekam to putrājumus. Mazu caurumiņu? Nosaka stop. Es teiktu, kāds 2-3 ēdam karots aptuveni. Viņš saka stop. Varēs tā? Super. Piedēļ. Viņš uzbriedīs 3 līdz 5 reizes. Jā, tu vari samaisīt, un tur vajadzēs... Vēl buljonu. Buljonu, jā. Un buljonam būs jābūt līdz tejienai vismaz. Voilà. Viss būs Es tiešām? Jā. Sanāks. Viņš ieliec iekšā. Es nodzīvoju mēnesi bez krāsas, jo mēs nezinājām, kā viņu ieslēgt. Ok. Es jau smējos par viņām jau. Liec visu. Ko nemetīs jau vārdu? Nopirkts ir, vai ne?
Tagad es zinu, kā izdarīt, tā kā bērnībā. Viss pats viņus sūta. Tev garšo skābais krējums šādā versijā vai tev garšo arī ar cukuru? Tas man atgādina mans nabadzīgos dzīves laiks. Tas ir viens no retajiem saldajiem, ko varēja taisīt. Vai nu bija baltmaize ar cukuru vai krējums ar cukuru. Bet tas arī man liekas pie latviešu garšām bišķi piederās. Jā. Kā smad eitinos, kā smaržo. Jā, ieslēgsim. Tev jāatgriež vaļā bekons, lai to var kaut kā viņu ar zobiem atplēst. Tā nekad nedara? Tu nezināji, ka tā var darīt? Labi, zināju, bet bija labi, vai ne? Es tev saku. Tikos, kad viss sākšu gatavot ilgāk nekā pusstundu. Tagad, tā saka, iecilā, vai ne? Jo tad, kad viņu vēl pārdziest, viņu vēl kļūs vēl biezāk, bet man liekas, tās putras arī vajag tādas, kad ir... Es liktu vēl sviestu, bet labi. Forši. Un krējumu tad jau paši, ja grib. Skaisti, vienkārši, paldies! Lūdzu, labu apetīti un priecīgus svētkus, un es ļoti ceru, ka Lindai garšos. Man liels prieks, ka tu esi šeit, bet pirms es tev dodu ēdienu, es gribu, lai tu pamēģini uzminēt, kas būs ēdienā. Garšo? Nē, smaržo pēc kaut kā cepta. Mans pirmais minējums bija zirņi ar speķi. Jo ar latvietītī? Jo ar latvietītī ir rūtiņa papīrs uz galda. Vai galdot skaists uz galda? Jā, labi. Lūdzu. Tā ir bukstiņa putra. Tas ir lieliski. Tā ir man mīļākā putra kopš bērnības. Tiešām? Tikai Ome varēja uzvārīt perfektu. Es ceru, ka šis mums līdzīgs. Tas noteikti nebūs, bet ar pavāru palīdzību ceru, ka tas būs vismaz, tev būs reāli atzīmes jāliek. Ar bekonu. Jā. Ome tāda ne, ar bekonu, ne. Man garšo, bet es neesmu garšojis tavs omišs nekad. Bet mēs ļoti centāmies, lai ļoti kraukšķīgs bekons. Tas jādara pirkstiem atsevišķi. Laikam. Šī ēdiena pati dārgākā sastāvdaļa ir bekons tieši. Bez bekona šis ir superlēts ēdiens. Tā kā mega lēts ēdiens. Es domāju, ka 45 centi porcija. Vēl. Bet bekons uzsita cenu. Labi. Bekons. Tagad mums varētu būt €70 porcija. You good! Tas ir ļoti laba. 2 porcijas ir 2,80. Cik ir 1 porcija? 1,40. Jā, €40. Jā, ļoti. Kā tu zini? Kā es zinu? Es laikam skaita līdzi. Omei taču arī bija noteikti savi triki. Tā pabrot visu ģimeni.